Labdien, cienījamie kolēģi! Tiešām ienāca tāds provokatīvs virsraksts prātā, tāpēc, kad savā laikā es atceros, bija arī viena lekcija par inhalatoriem, un tad bija tāda interesanta situācija. Bija, teiksim, slaids, kuram bija divas dažādas lietas salīdzinātas. Tad es kaut kā iedomājos nodzēst viņu. Izrādījās, ka apakšā ir trešais, ja, kur mums nerāda. Un patiesībā tur tie rezultāti bija pavisam interesanti un pilnīgi citādāki nekā tajā brīdī mums centās iestāstīt. Ja. Bet labi, tā tāda liriska atkāpe. Patiesībā tēma jau ir, godīgi sakot, sarežģīta, jo miedarbojās daudz faktori saistībā ar inhalatoriem. Ja. Tad pirmkārt, lai mēs panāktu optimālu ārstēšanu, atšķirībā, teiksim, no kardioloģijas, no endokrinologiem, no citām saslimšanām, kur lielākoties terapija balstās uz perorāliem medikamentiem, tad mums it kā ir starpā, ja, starp ārstēšanu, starp aktīvo vielu molekulu un pacientu ir inhalācijas ierīce. Ja. Tad, lai mēs panāktu šo te optimālu aerosolu terapijas efektivitāti, ja, tad mums ir jāņem vērā pats pacients. Ja. Ļoti dažādas lietas, gan sociāla, ekonomiskā situācija, gan vecums, kā viņš varbūt tiks galā ar kādu inhalātoru, gan blakus slimības, ja, teiksim, piemēram, tipisks piemērs, ko respimāts un parkinsonisms, ja, vai, piemēram, brīzhaleris un parkinsonisms, ja, ka pacientam jāieliek šī te kapsula šajā mazajā ligzdiņā. Ja. Tad personīgie uzskati par terapiju, par kortikosteroīdiem, par pašiem inhalatoriem, un attiecīgi šīs iemaņas. Ja. Nākamais tātad aktīvās zāļu vielas, ja, tad, par kurām mēs varbūt runājam šodien mazāk. Ja. Un trešais faktors, ja, tad pati inhalācijas ierīce, kurai arī tad būtībā ir ļoti daudz aspekti, kuri mums jāņem vērā. Ja. Tad efektivitāte pašai ierīcei kā tādai, kā viņi nogādā šo te medikamentu plaušās. Ja. Dizains, ja. Tad viens inhalators vienam patīk, otram nepatīk. Ja. Tad attiecīgi, vai viņa spēja nodrošināt nemainīgu devu. Ja. Ārkārtīgi svarīgs jautājums īpaši sausā pulvera inhalatoriem, kā mēs redzēsim. Ja. Vai ir viegli lietojama, un attiecīgi, protams, šīs te izmaksas. Galu galā varbūt šodien vairāk ies runa par šīm te divām augšējām, ja, kas patiesībā ļoti savā starpā miedarbojās. Vēsturiski, ja, jau šodien pieskārāmies, bet tiešām 1500 gadus atpakaļ pirms Kristus mēs sākām ar velnābola cepināšanu uz sakarsētiem ķieģeļiem, tad senajā Ēģiptē, ja, un šobrīd varbūt mēs esam nonākuši pie dozētajiem gāzu inhalatoriem, pulvera inhalatoriem, miglotājiem, ja, kurus mēs izmantojam slimnīcā, un respimāta, kas varbūt ir kaut kas līdzīgs dozētajiem gāzu inhalatoram, bet ne īsti. Diemžēl, ja, varētu teikt, ideālais inhalators nav izdomāts šobrīd. Ja. Kādam tad jābūt šim te ideālajam inhalatoram, jeb ideāli halerim. Ja? Tad pacientam draudzīgs, visas zāles nonāk plaušās un nekur citur. Ja? Tad reproducējama deva, par ko jau es pieminēju, devu skaitītājs pietiekoši labs, ja? Lai mēs varam saprast, cik tad ir palicis. Ja? Mazs, ērts, pievilcīgs, drošs, nav atkarīgs no ieelpas ātruma. Ja? Tad videi draudzīgs, ja, viegli lietojams, tad šis jautājums par vidi tad ārkārtīgi svarīgi, jo mēs patiesībā mūsu laikā ir nomainījusies dozēto gāzu inhalatoru paudze, ja, kur ir pilnīgi izmesta ārā viena no nesēja gāzēm, ja, un ievietota pilnīgi cita. Amizanti patiesībā tas viss notika, jo es atceros, tajā laikā daudz pacienti teica, ka šitas jaunais aerosols viņam negaršoja. Kaut kāds riebīgs spirts, kas pacientam nepatīk. Ja. Šobrīd varbūt tas ir aizgājis vēsturē un tam tādu uzmanību vairs nepievērš. Ja. Tā tad ir lēts, ja, satur daudzas devas, un te varētu šo sarakstu turpināt. Un rezultātā atkal, tā kā tas parasti ir, kad nav ideāla risinājuma, tad ir šāds te ārprāts attīstījies. Ja. Tad kreisā puse mums visa ir ar dozētajiem gāzu aerosoliem, ja, kur mēs pievienojam arī krājtelpas ļoti bieži lietojam, ja, un labā puse tad ir ļoti dažādas konstrukcijas, ja, kur kompānijas savā starpā visu laiku sacenšās, ja, tad sausā pulvera inhalātori.
Maziņš atkārtojums no fizioloģijas, lai varētu to visu labāk saprast. Ja? Daļa varbūt šo jau ir redzējusi savā laikā, bet es tomēr drusciņi domāju un beigās ieliku šos slaidus. Ja? Tad ļoti īsumā par to, kā tad ir uzbūvēta cilvēka elpceļa. Tad augšā mums ir traheja, ja? Tad numur viens, ja? Viena traheja katram, kuras diametrs ir aptuveni 18 mm. Un tālāk tad seko šie vadošie elpceļi līdz 12. zarojumam, pārējais elpceļi no 12. līdz 16. un galu galā mēs nonākam pie respiratorajiem elpceļiem, kur jau mums skaits ir milzīgs, ja, tad 8 x 10 sestajā, un diametrs, ja, pašiem sīkākajiem ir 0,4 mm, ja, pirms alveolām. Fakts kā tāds, ka virsmas laukums dramatiski palielinās. Ja. Šeit mums ir šie 18 diametrs, 18 mm. Galu galā tad mums ir pieaugums par 97,8%. Principā, lai saprastu, kā tad aerosols ceļo plaušās, sākot kaut kur no 11 šiem dalījumiem, ja, ļoti palielinās šķērsgriezuma laukums, bet ja mēs atceramies parastākos fizikas likumus, tad jo šaurāka caurule, jo gaiss vai, teiksim, gāze vai jebkas plūst pa šo cauruli ātrāk. Savukārt, ja šī caurule sāk paplašināties, plūsma palēninās. Un šeit mēs ļoti labi redzam, ka apmēram kaut kur šajā 14., 12., 15. zarojuma līmenī gaisa plūsma praktiski sasniedz nulli. Viņa ir ārkārtīgi lēna. Kas arī mums reālā dzīvē jāņem vērā situācijā par elpas aizturēšanu inhalācijas laikā. Īpaši sīko daļiņu aerosoliem, kā mēs tālāk redzēsim. Kas tad notiek šajos lielajos pagriezienos? Pirmais lielais pagrieziens mums ir mute, rīkle, traheja. Un šeit tad ir tīra fizika, kurā strādā, varētu teikt, 3 spēki. Centrbeidze, gaisa plūsmas nesošais spēks un attiecīgi gravitācija. Tad, jo daļiņa ir lielāka, masīvāka un ātrums lielāks, jo viņai ir lielāka inerce, ja, lielāks centrabeidzes spēks. Tipiskais piemērs ir dozētais gāzes aerosols, kad nekoordinējot nospiedienu ar ieelpu, mēs vienkārši ietriecam to pašu salbutamolu, piemēram, rīkles mugurējā sienā, un plaušās nonāk ļoti maz. Savukārt, jo daļiņa ir sīkāka un viņas ātrums ir lēnāks, ja, jo vairāk sāk darboties šis gaisa plūsmas spēks un attiecīgi gravitācija, kā mēs redzēsim, darbojās divējādi un dažādi un ļoti interesanti. Tad, principā, mums interesē lēni lidojošas daļiņas, kurām ir salīdzinoši neliels izmērs un neliela masa. Tātad, ja mums dominē inerce, tad tas viss nosēžās kaut kur augšējos elpceļos. Ja mums dominē gravitācija un gaisa plūsma, tad tas nonāk dziļumā, kur tas ir nepieciešams. Un šeit arī dažādi piemēri. Ja, tad, ja mums ir depozīcija mutē un rīklē augstas inerces dēļ, attiecīgi centrālos elpceļos, ja strādā šī gravitācija, tāpat gravitācija strādā arī sīkākos elpceļos, bet kas ir interesanti, kad šajos 0,cik milimetru diametrā esošajos sīkajos bronhos un alveolās, ja, praktiski sākās, kā mums fizikā sauc, brauna kustība. Ja. Tad tā virzība ir tik lēna, ka šī daļiņa tādā haotiskā veidā, tas ir ļoti interesants bildes sataisītas, ir pētīts, kā tur ar šķidrumiem, principā, kā tas tur varētu tikt modelēts, ja, un tur ļoti interesanti tie zīmējumi veidojās, ja, kā pārvietojās daļiņas, ja, ļoti nelielā ātrumā. Un beigās tad kaut kur nonākot atkarībā no izmēra, un šeit mēs redzam varbūt šo te gravitācijas divējādo ietekmi. No vienas puses pozitīvi, no otras puses, ja ir sīka daļiņa, tad viņa nosēžās daudz lēnāk nekā lielāka. Ja, tad šeit mēs redzam, piemēram, ļoti sīka daļiņa, viņai varbūt ir vajadzīgas 3 vai 6 sekundes, lai nosēstos uz elpceļa virsmas. Tad elpas aiztura viens no svarīgākajiem faktoriem, bet ja mēs pārbaudīsim savu pacientu elpas aizturi, lielākā daļa elpu neaiztur pietiekoši ilgi, vismaz 5 vai 10 sekundes. Tad kopumā, ja mēs skatāmies tikai uz daļiņu,
šo te diametru. Ja? Tā optimālā, varbūt šie optimālie izmēri būtu 1 līdz 5 mikrometri, kuri tātad galvenokārt nosēžās centrālos un perifērajos bronhos. Savukārt, ja mums daļiņas ir virs 5 mikrometriem, diemžēl, ja, tad lielākā daļa paliek rīklē un mutē, un savukārt, attiecīgi, ja mums ir daļiņas, kas ir mazākas, tad tās ir terminālās bronhiolas, alveolas un, diemžēl, izelpa. Ja, tad atkal, ja mēs ātri izelpojam, tad daļa iznāk ārā. Un šeit ir viens no tādiem varbūt svarīgākajiem inhalātoru parametriem, tā saucamā sīko daļiņu frakcija, ja, saīsinājumā būs no angļu valodas FPF, ja, tad kura ir, varētu teikt, mazāka par 5 mikrometriem diametrā. Nu, un šeit mēs redzam dažādus inhalātors, attiecīgi, cik kuram inhalātoram ir šī sīko daļiņu frakcija. Piemēram, turbuhalerim šis procents ir ievērojami augsts, ja, 44%. Modulīti, tas ir Fosters, ja, tad visiem pazīstamais dozētais gāzu aerosols, redzam 39%, un savukārt pulvera inhalātoriem viņa ir salīdzinoši zema. Ja, tad brīzhalerim 27%, diskus 22% un handihalerim tikai 10%. Kur tad nosēžās kas vēlreiz? Ja? Dažādas, varbūt ne tik vienkāršas schēmas, bet es mēģināšu izskaidrot. Ja? Tad šeit mēs redzam depozīciju procentos kopējā daudzuma, un šeit ir daļiņu izmērs mikrometros. Tātad jo vairāk pa kreisi, jo daļiņa sīkāk. Tātad kas mums nosēžās bronhu kokā? Ja? Mēs redzam daļiņas, kuru izmērs ir aptuveni 6, teiksim, līdz kaut kādi 3-4 mikrometri diametrā. Alveolās, ja, tad ievērojami sīkākas daļiņas, ja, kaut kur no 3 un zemākas izmērs. Ja. Nu, un galu galā, kas tad paliek ekstratorakāli, tad mutē un rīklē, mēs redzam, tās ir daļiņas, kas ir lielākas par 6. Ja. Pārliecinoši, ja, tad bez variantiem šīs daļiņas, diemžēl, ja, tad nav spējīgas nonākt dziļāk elpceļos. Bet tad es atradu vēl vienu rakstu, kas man likās interesanti, kas tad notiek ar daļiņām, kas ir mazākas par 1 mikrometru. Tad tas būtu šeit un vēl uz šo te pusi. Un te notiek ļoti interesantas lietas. Jo šī līkne, ja mēs paskatāmies šeit, viņa turpinās tā, viņa samazinās un tad viņa sāk pieaugt atkal. Ja? Ja, tad ļoti sīkās daļiņas patiesībā mēs redzam tad kopā, ja tas ir kopējā summa, ekstratorakāli, ja, tad tas ir šis te moments. Kāpēc viņas nonāk ekstratorakāli šādas te, kas ir 1 nanometrs? Ja? Tad viņi vienkārši tiek izelpot atpakaļ. Viņi ieiet tādā kā milzīgā tukšā telpā un vienkārši izlido ārā. Ja? Nu, jautājums, vai tie inhalātori spēja nodrošināt šīs tik sīkas daļiņas, bet jebkurā gadījumā tas man likās interesanti. Ja, tā līkne nav tāda, kā mēs iedomājamies, bet viņi turpinās arī vēl tālāk. Ja. Tātad otrs faktors ir ātrums, ja, kā jau mēs pieminējām. Tad mums ir šie te jaunie aerosoli, ja, teiksim, tas būtu ciklizonīda, ja, jeb Alvesko inhalātors vai tas pats Foster, ja, tad beklometazona un formoterola kombinācija ultrasīko daļiņu, kuru šis te izplūdes ātrums no sprauslas ir ievērojami lēnāks nekā klasiskajiem. Ja, nu, rezultāti arī ir diezgan pārliecinoši. Ja, tad vienkārši pamērot depozīciju plaušās, ja, tad viņa ļoti būtiski atšķirās. Tad vēlreiz pierādās šis te fizikas likums. Tad maza daļiņa, mazs ātrums, tad maza inerce. Attiecīgi viņa pakļaujās šim te gaisa plūsmas spēkam un pārvietojās tur, kur tas mums ir nepieciešams. Nu, un te ir piemērs par to, ja mēs nenokoordinējam šo ieelpu ar parasto inhalātoru, ja, vēlreiz uzsvēršu, mēs vienkārši ietriecam šo aerosolu plūsmu rīkles mugurējā sienā, jo redzam, attālums jau ievērojami patiesībā pārsniedz attālumu no lūpām, ja, līdz rīkles mugurējai sienai, ko viņš nolido 1 sekundes laikā. Tad, ja nav gaisa plūsmas, vispār nekas nenonāk plaušā. Un šeit mēs redzam, ir saliktas kopā 2 lietas, gan daļiņu izmērs, gan ieelpas ātrums. Tad ir 3 izmēra daļiņas, 1,5 mikrometrs, 3 un 6, un attiecīgi 2 plūsmas ātrumi testēti, 31 un 67 litri minūtē. Ja. 31 būtu tas minimālais, ja,
un 67 divreiz lielāks. Un ko mēs redzam? Tātad, jo lielāka daļiņa atkal, tas pats, ko es iepriekš rādīju, un jo lielāks plūsmas ātrums, jo orofaringiālā frakcija ir lielāka. Tātad plaušās nonāk ļoti maz. Tātad optimālais variants ir apmēram 3 mikrometri un mazāk, bet kas notiek ar sīkajām daļiņām, redzam, kad parādās izelpotā frakcija, pie tam viņa jau sāk sasniegt 15–20% gandrīz, ja, kas būtībā būtu jāņem vērā. Un šo te mēs varam novērst atkal ar šo te ieelpas aizturēšanu, kuru patiesībā man tāda sajūta tomēr mēs neuzsveram pietiekoši, un pacienti visvairāk arī neievēro, kā mēs redzēsim no tālākiem pētījumiem. Nu, un šis varbūt ir tāds summārais slaids, cik tad kura inhalātoru grupa patiesībā nonāk plaušās. Un tie cipari nav visai iepriecinoši. Ja mēs ņemam parastos pulveri inhalātorus, tas būtu klasiski disku vai handihaleri, piemēram, ja, 15–25% tikai. Ja. Parastais dozētais gāzu inhalators ar krājtelpu, ievērojami jau labāk, ja, tad 20–30%. Ja. Ultrasīko daļiņu aerosoli, ja, tad šī gadījumā beklometazona formoterola kombinācija, ja, tad 31%. Firmu dati bieži vien ir labāki, ja, tad teiksim, šeit iet runa par līdz 50% šo depozīciju plaušās ultrasīko daļiņu inhalatoriem. Un tam ir reāls efekts. Ja. Tātad šis ir tāds arī savā ziņā interesants pētījums. Tātad 3 dažāda izmēra monodisperses. Tātad kaut kādā veidā bija panākuši, kad inhalators dod ārā 1,5, 3 un 6 mikrometru lielas daļiņas. Un attiecīgi, kāda ir ietekme uz plaušu funkciju, ja mēs ieelpojam lēni vai ātri. Un šeit ļoti labi redzams sīkās daļiņas. Ja, tātad varbūt nav īpaša starpība, turpretīm, jo paliek daļiņa lielāka, jo vairāk ja, tad medikamenta nonāk plaušās, ja mēs veicam šo te lēno inhalāciju, un diemžēl mazāk tad ātro inhalāciju. Un ātrā inhalācija tad mums nonāk galvenokārt mutē un rīklē. Tālāk ultrasīko daļiņu aerosoli, kāda viņiem vēl ir priekšrocība, ka šī frakcija vai šis sadalījums starp lielajiem elpceļiem un sīkajiem elpceļiem, ja, tomēr sīkajos elpceļos nonāk ievērojami vairāk. Ja. Pie tam tas nav atkarīgs no obstrukcijas pakāpes, kā tas varētu būt ar parastajiem inhalatoriem. Šeit, piemēram, ir salīdzināti astmas, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības pacienti un veseli, un mēs redzam, nav būtiskas starpības ja, starp šo te sīko elpceļu depozīciju, starp ultrasīko daļiņu inhalatoriem. Un šeit var būt tāds kopsavilkums apmēram, kur un cik daudz, ja, tad līdz kuriem zarojumiem mums nonāk katra konkrētā inhalatora, vai nu pulveris vai nu aerosols attiecīgi, no daļiņu izmēra skatoties. Ja. Tad redzam, diemžēl, pulveri inhalatori, tad vairāk šie lielie bronhi, ja. Turbuhaleris tiek mazliet dziļāk. Ja. Arī šīs sīko daļiņu frakcija viņam ir ievērojami augstāka, ja, un vidējais izmērs ir mazāks. Un attiecīgi ultrasīko daļiņu aerosoli mums aiziet kaut kur līdz šeit 16. Zarošanās posmam. Tālāk vairāk pārējiem varbūt mazāk uz tehnoloģiju, vairāk pārējiem uz pacienta pusi. Kāpēc es ieliku šo te pareizo inhalācijas tehniku? Tāpēc, ka mēs redzam, ja vienalga, kā mēs skaitam, dažādi mēs varam skaitīt, bet patiesībā vismaz 9 soļi ir nepieciešami, lai pacienti iemācītu aerosolu lietot pareizi. Tad noņemam vāciņu, sakratam, turam galviņu uz leju, nevis otrādi ir galvu uz augšu, izelpojam, ja, tad aizturam elpu izelpā, vēl viens svarīgs aspekts. Tālāk ieliekam starp lūpām un zobiem, ja, nevis zobiem priekšā, kā dažreiz mēdz darīt. Ja. Vēl viena ļoti interesanta lieta – turēt mēli uz leju. Šito, es domāju, arī neīpaši atgādina, manuprāt. Ja. Tālāk būs viens slaids, kur mēs redzēsim. Ja. Tālāk nospiest inhalatoru tūlīt pēc ļoti lēnas un ļoti dziļas ieelpas sākuma. Tad mums agal ir jāuzsver,
tūlīt pēc sākuma, ko pacientam bieži, viņš grib tā kā iepūst un tad vilkt. Ja. Un sakoordinēt šo te lietu patiesībā ir ārkārtīgi grūti. Ja. Tālāk turpināt ieelpu, pie tam lēni līdz pilnas plaušas, ja. Tad instinktīvi pacienti velk ātri gaisu. Ja. Un tālāk aizturēt šīs 5 vai 10 sekundes, kas patiesībā varētu būt viens no sāpīgākajiem jautājumiem. Un paskatāmies, kādas tad ir biežākās kļūdas, ko taisa tieši lietojot dozēto gāzu inhalātoru bez krājtelpas. Tad visbiežāk, redzam, līdz 7% tad nav elpas aizturas, līdz 68% tad nav šīs koordinācijas starp spiedienu un ieelpu, un līdz 6% ir izelpa pirms inhalācijas. Dažreiz pilnīgi var traks palikt, kā tas pacients izpūš to gaisu ārā pirms inhalācijas sākuma. Tad, principā, 3 galvenās kļūdas, ja, kas ir novērojamas. Un par mēli runājot, ja, tad kas notiek, ja mēs kaut vai nedaudz sašķiebjam to aerosolu šādā te virzienā. Ja, un šitā būtu tā mēle, piemēram, kā modelis. Ja. Rezultātā, kaut nedaudz sašķiebjot šo te inhalātoru, mums sīko daļiņu frakcija samazinās dramatiski, ja, kaut kādas 2 vai 3 reizes. Tad šeit mēs vienkārši uzpūšam aerosolu uz mēles. Ja. Tad šo momentu patiesībā ir ārkārtīgi grūti nokontrolēt gan pacientam, gan mums. Ja. Un arī apmācības laikā to var nepamanīt. Ja. Tālāk nākamais jautājums, cik ātri jāieelpo dozētie gāzu inhalātori. Tātad pats zemākais ātrums būs 10 litri minūtē. Tātad, patiesībā tas ir slikti, ja, bet tas ir minimālais pieļaujamais. 30 litri minūtē, ja, tad būtu tas minimālais optimālais. Un skaidri ir zināms, ka, ja mums ir 30, tas ir daudz labāka depozīcija nekā 15. Ja. Maksimālā ieelpas ātruma robeža ir 60 līdz 120, bet patiesībā, kā tālāk būs slaids, īsti neviens to nezina un nav īsti izpētījis. Un tad optimālā ar krājtelpu, ja, tad var to darīt lēnāk. Ja, tad 15 līdz 30 litri minūtē. Un interesanti, kad ir izmērīts, kā to dara bērni, ja, tad ieelpojot aerosolu caur sejas masku, izrādās, ka viņiem šis ātrums svārstās no 8 līdz 16. Ja. Tad 8 tas ir mazāks par pašu minimālo. Ja. Un tad, principā, tas liek mazliet aizdomāties. Ja. Un varbūt tam vajadzētu pievērst uzmanību. Tālāk pārējām pie pulvera inhalātoriem. Šeit nav iespējams varbūt uzrakstīt tik detalizētu aprakstu, jo katrs inhalātors atšķirās. Ja? Šīs te vispārējās likumsakarības varbūt ir vairāk vai mazāk vienādas, bet atkal mēs redzam, šeit arī kā 10 vai 9 būtiski soļi. Un šeit biežākās kļūdas, ja, tad varētu atkarīgas ir viennozīmīgi un gandrīz 100% tikai no paša inhalātora šīs te uzbūves. Ja. Tad, piemēram, pozicionēšana, ja, tad vai pulveru uzlādēšana, vai, teiksim, iemutes ielikšana starp lūpām un zobiem, ja, un tā tālāk. Ja, bet viens no svarīgākajiem tad atkal ir spēcīga forsēta ieelpa, kā mēs šeit redzam, ja, un elpas aiztur 5 līdz 10 sekundes pēc inhalācijas. Un te mēs nonākam pretrunā. Visu laiku mēs esam pacienti dīdījuši dozēto gāzu aerosolu, vilkt lēni, cik lēni vien iespējams, un šeit mēs pēkšņi sākam prasīt, ka viņam jāvelk ātri, un viņš var mierīgi un ātri apjukt un nesaprast, kurš inhalātors kā ir jāieelpo. Un beigās ieelpot abus vienādi ātri. Ja. Ja mēs salīdzinām, piemēram, turbohaleri un disku, ja, vai aerolaizeri, atceramies, bija tāds Foradils savā laikā, patiesībā inhalātors ļoti līdzīgs brīzhalerim. Redzam, ka tomēr visvairāk to kļūdu mums ir turbohaleri. Ja, un diskus un aerolaizeris tad ir ievērojami mazāk šīs te kļūdas. Un šeit es ieliku speciāli atkal vienu jautājumu, intereses pēc uzdūros vienam rakstam, kurā bija
pacienti apmācīti ar dažādiem inhalatoriem rīkoties. Tie bija HOPS pacienti, gados paveci, ja, teiksim, tāds zināma īpaša grupa, ja, varbūt, kur mēs arī pievērstu lielāku uzmanību inhalatoru lietošanas apmācībai. Un tad pārsteidza mani tas moments, pēc cik ilga laika pacients sāk zaudēt savas zināšanas. 1 stundu pēc instrukcijas viņi jau sāka kaut ko jaukt. 1 stundu pēc instruktāžas. Ja. Fantastiski vienkārši. Ja. Labi, ejam tālāk. Par ieelpas ātrumu no sausajiem pulveri inhalatoriem. Tad principā šeit ir dažādi, bet kopumā viņi tad minimālais ir šie 30 litri minūtē plus mīnus atsevišķiem inhalatoriem, ja, tad lielākai daļai. Un redzam, brīzhaleris, ja, ir 50, tā, un turbohalerim ir 30, bet optimālais šis ieelpas ātrums, diemžēl, viņam ir 60. Tad, principā, tas ir inhalators ar diezgan augstu pretestību, kuram vajag pielikt vairāk spēka nekā daudziem citiem, piemēram, diskus inhalatoram, ja, vai tam pašam handihalerim, ja, kur varētu būt pat minimums pat 20 litri minūtē šī gadījumā. Un, ja mēs runājam par spiromaksu, ja, tad šeit ir 30 līdz 60, tāpat kā, līdzīgi kā turbohalerim. Ja. Un cik svarīga ir šī ieelpa? Patiesībā ļoti svarīga. Šeit ir tāds modelēts zīmējums par to, cik liela būs šī te atkal sīko daļiņu frakcija. Tad atceramies, tā bija ļoti svarīga, jo viņa nonāk plaušās, dziļumā, dziļi bronhos. Ja? Tad, ja mums ir strauji ieelpas sākums, ja? Šis te būtu it kā elpas plūsma maiņa, un pelēkā līkne ir piegādātā sīko daļiņu frakcija. Tad šī gadījumā mēs redzam, ka viņa ir pārliecinoša. Savukārt, ja mēs to ieelpu izdarām zināmā mērā gļēvi, ja, mēs redzam, kas notiek ar šo te sīko daļiņu frakciju, kas notiek, mēs nespējam pacelt to pulveri un nespējam viņu izšķaidīt, ja, mēs zinām, ka viņi ir tādās lielās pikās šie pulveri, ja. Un principā tas mūsu ieelpas spēks ir kā pacēlājs un kā pulvera sašķaidītājs līdz pietiekoši sīkām daļiņām. Tad šis spēks ir ārkārtīgi svarīgs un tieši sausā pulvera inhalatoriem. Un dažādi pētījumi, kurš tad var, kurš tad nevar pietiekoši ieelpot spēcīgi. Ja? PIF, ja, tas ir ieelpas maksimuma plūsma. Visi mēs zinām, kas ir PEF, ja? Izelpas maksimuma plūsma, bet ir arī PIF, ja? Tad ieelpas maksimuma plūsma. Tad šeit ir šis minimālais plus mīnus paņemts, ja, tad šie 30 litri minūtē. Tad principā, ja pacientam plaušu funkcija ir zem 40, var sākties problēmas. Ja. Tad redzam, šeit ir zem šiem 30 litriem minūtē. Un savukārt, ja pacientam ir virs 80 gadiem, tad arī jau parādās tādi, kuriem varētu būt grūtības. Ja. Tad pietiekoši spēcīgi ieelpot pulveri inhalators. Un šeit ir tāds kopsavilkums, ja, tad oranžais mums ir šis te minimums, dzeltenais, tad zaļais, pareizāk sakot, ir optimālais ieelpas ātrums. Un šeit mēs redzam, ka viņš atšķirās dažādiem inhalatoriem un turbohalerim, tad ir, varētu teikt, vislielākā nepieciešams šis te plūsmas ātrums. Ja. Un par lielu, ja, mēs redzam, it kā nav šīs augšējās robežas, es gan esmu mazliet pārsteigts par šo, jo te atkal mūs māca visu laiku ieelpot lēni, ja? Kad ātri ieelpa varētu būt izraisīt problēmas un attiecīgi vairāk daļiņas deponētos orofaringiālajā zonā, šeit šī robeža nav novilkta. Ja? Droši vien īsti tas nav izprasts vēl līdz šim. Un to, ka ieelpai varētu būt milzīga nozīme, ja? Parāda varbūt dažādi amizanti piemēri. Piemēram, šeit ir nofotografēti ar šo te radioaktīvo kā saka, marķējumu, ja, dažādi inhalatori, tad bērns, kas neraud, ja, viņš veic inhalāciju, redzam, liela daļa ir mutē, bet arī liela daļa no medikamenta nonāk uz plaušās. Savukārt raudošam bērnam ļoti smuki, tad mute, barības vads un kuņģis, ja, pārliecinoši redzams, ka plaušās vispār nekas nav redzams. Tālāk viens pētījums, kur salīdzināts ir PIF,
jau pieminētais diviem, varētu teikt, konkurentiem šobrīd, kas te tā kā vairāk vai mazāk mēģina cīnīties par tirgu, atceramies Spiromax un Turbuhaleris. Un šeit ir dažādi pacienti skatīti, tad bērni ar astmu, pusauģi ar astmu, attiecīgi pieaugušie ar astmu, hops pacienti un veselie. Un tad atkal ir novilkta šī robeža uz 30 litriem minūtē. Mēs redzam, ir daļa pacientu, kuri nespēja, tad visvairāk viņu ir hroniskas obstruktīvas plaušu slimības pacientu grupā. Daži pieaugušie ar astmu, un šeit varbūt ir absolūtos ciparos, tad Spiromax nevarēja ieelpot pietiekoši spēcīgi viens pacients ar astmu, viens ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību, un Turbuhalerim kā inhalatoram ar augstāku pretestību attiecīgi vairāk, tad 5 hops pacienti nevarēja ieelpot pietiekoši stipri. Bet pozitīvā ziņa bija tā, ka atkārtoti viņus apmācot, lielākā daļa tomēr tika galā ar šo te problēmu. Tad šī apmācība ir ārkārtīgi svarīga gan sākotnēji, gan atkārtoti, ņemot vērā to, ka varbūt dažs labs pēc stundas jau lāga vairs neatcerās, par ko ir bijusi runa. Šis pētījums ir tevas sponsorēts, es speciāli uzliku šīs acknowledgements virsū. Tālāka nākamā lieta, kas ir svarīga pulvera inhalatoriem, kad ir tādi, kuriem ir nestabila deva, atkarībā no ieelpas ātruma, no šī PIF. Šeit ir viena publikācija, kurā mēs redzam, ka Turbuhalerim, varētu teikt, šī problēma ir visvairāk izteikta. Tad redzam 3 dažādi plūsmas, teiksim, pareizāk sakot, spiediena starpības šī gadījumā, bet attiecīgi, jo stiprāk velk, jo lielāka spiediena starpība. Redzam, mazais, mums dod kaut kur 75%, mazais plūsmas ātrums, attiecīgi adekvāts plūsmas ātrums mums praktiski gandrīz līdz 100% paceļ šo te piegādāto devu attiecībā pret izmērīto. Citiem inhalatoriem tas ir mazāk izteikts vai nav vispār. Bet, kas ir interesanta Turbuhaleri, Turbuhalerim atkal iet runa par šo te sīko daļiņu frakciju. Tad šī frakcija Turbuhalerim atkal redzam ir ļoti atkarīga no ieelpas spēka, bet mēs redzam, cik viņa ir liela. Tad principā 50% gandrīz sasniedz, salīdzinot ar šo te, šis ir tas pats Fosters, tikai tādā jaunā, varētu teikt, inhalatorā, saucās Neohaleris, kuram arī ir ļoti sīkās daļiņas, un patiesībā ļoti augsta depozīcija plaušās. Mēs viņu neesam lietojuši, līdz mums viņš nav atnācis, varbūt atnāks, varbūt izdosies pamēģināt. Pulvera inhalators ar fantastisku depozīciju plaušās. Izskatās vislabāko šobrīd no sausā pulvera inhalatoriem. Bet redzam, ka Turbuhaleris pie adekvātas ieelpas praktiski ir identisks. Turpretīm diskus, vai šis te ir Elpenhaleris, par kuru mazlietiņ paklīda runas kādu gadu, 2 atpakaļ, ka viņš varētu būt Seretīdam, tā kā analogs, bet līdz šim brīdim viņš nav parādījies. Šeit šī frakcija ir salīdzinoši ļoti maza. Un ultrasīko daļiņu frakcija redzam atkal, Turbuhaleris tīri labi tiek galā, tad kādi 7–9% ultrasīko daļiņu zem 1 mikrometra, kas ir ļoti sīkas. Šim te vispār nekā tāda nav, bet redzam, Neohaleris mums dod gandrīz līdz 15–20% šīs ultrasīkās daļiņas zem 1 mikrometra diametrām. Tālāk radās tā damizanta doma no vienas publikācijas, paņemot ārā vienu slaidu. Patiesībā loģisks jautājums, kāpēc mēs to neesam uzdevuši, vai kakla diametrs ietekmē aerosola depozīciju plaušās. Un šeit it kā pamat publikācija bija, kur salīdzināja tur dažādus aspektus Spiromaxam un Turbuhalerim. Redzam, te ir maziņš kakliņš, vidējš kakliņš, liels kakliņš. Un attiecīgi šeit ir ieelpas ātrums procentos tur no kaut kāda intervāla. Redzam, par laimi, tad cilvēki, kuriem ir tievs kakls, vai resns kakls, vai plats kakls, tad nav īpaši lielas atšķirības.
Tad šis faktors neietekmē šo te problēmu. Nu, vienmēr rodās, protams, jautājums, atkal, kas tad ir labāks? Dozētais gāzu aerosols vai sausā pulvera inhalators. Nu, un te atkal var izvērsties ar milzīgām tabulām un sarakstiem. Ja, tad kreisā pusē mums ir priekšrocības, parasti mazi, portatīvi, nav nesēja gāzes. Ja. Devu skaitītājs parasti ir labāks, ja. Nu, lai gan nevienmēr. Nav nepieciešama pirksta elpas koordinācija, inhalācija tiek aktivēta ar ieelpu, ja, īsas sagatavošanas un inhalācijas laiks. Ja, piemēram, mēs salīdzinām ar krājtelpu, kur tur ir ar abām rokām jādarbojās cītīgi, ja, tad šeit tas ir ievērojami vienkāršāk. Bet atkal, ja, tad var būt atkarība no ieelpas ātruma, kā jau mēs redzējām. Ja. Grūti nodrošināt līdz ar to vienādu devu salīdzinoši. Ja. Reizēm pacients nevar saprast, vai viņš ir ieelpojis vai nav. Ja, tad, piemēram, nejūt šo te saldo laktozes garšu. Relatīvi augsta tomēr ir šī orofaringiālā depozīcija. Ja, jutīgi pret mitrumu, ja, teiksim, nevarētu glabāt varbūt īpaši ilgi un daudz vannas istabā, kur ir liels mitrums. Ierobežota zāļu izvēle, atšķirīgi dažādiem medikamentiem ir šie inhalatori un arī kopumā viņi tomēr ir dārgāki, ja mēs runājam tieši par inhalāciju ierīci. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies to pašu diskus, kur iekšā ir visi šie ritentiņi, šo caurspīdīgo demonstrācijas versiju, tur ir pamatīgi iekšā, ja šie ritentiņi, kas ir visi savienoti savā starpā, tad ļoti sarežģīts mehānisms. Bet galu galā bieži vien izšķirošais faktors nav inhalātora tehniskās īpašības, šo te sīko daļiņu frakcijas vai cik tur viņam depozīcija plaušās. Ja. Patiesībā ir tas, vai pacients tiek ar viņu galā, un es varbūt pat izteikšos tādā veidā, vai pacientam patīk viņa inhalators. Vārds patīk ir tāds diezgan vispārīgs jēdziens. Šeit, piemēram, viena publikācija, kur šie faktori varbūt nav daudz skatīti, bet galu galā tikai tad, kad viņš ir apmierināts ar šo inhalatoru, tad līdzestība ir laba. Ja? Tad, ja pacients ir neapmierināts, kaut kas viņam nepatīk, nesanāk, rezultātā tas efekts, varētu teikt, ģeometriski regresē, diemžēl. Nu, un šeit tā tad ir daži pētījumi par to, kas tad kuram kā patīk. Ja? Nu, šis tāds sarežģīts slaids ir, bet es mēģināšu izstāstīt. Tātad salīdzināts ir Brīshelleris, Genuair, ja? Visi atcerās un zina, un Handihalers, tātad 3 inhalatori, pulvera inhalatori. Tātad šeit ir salīdzināts Brīshelleris ar Genuairu, tie pacienti, kas bija lietojuši abus, ja, šeit Brīshelleris ar Handihalleri, un šeit visi 3, tad pacienti ir lietojuši visus. Un šeit mēs redzam, tātad šajā grupā Genuairs patīk labāk nekā Brīshelleris, bet kopumā lielākai daļai pacientu patiesībā ir vienalga, kur lietot. Tātad salīdzinot Brīshelleri ar Handihalleri, dažiem patīk Handihalleris, gandrīz nevienam nepatīk Brīshelleris, lai cik tas īpatnēji nebūtu. Un nospiedošajam vairumam vispār vienalga. Ja? Bet trešajā variantā parādās tā īstā bilde. Tad lielākai daļai pacientu 54% patīk Genuairi. Ja? Pārliecinoši vairāk kā pusē, ja? Brīshelleri nav atzinuši neviena kā pirmo, un Handihalleris patīk tikai dažiem. Šeit ir tieši šie jautājumi, kurš vairāk patīk, kurš izraisa lielāku interesi, kuru ir, šie varbūt 2 jautājumi ir paši svarīgākie, kuru vieglāk lietot. 1 zvaigznīte nozīmē pēc pacienta ieskatiem, 2 zvaigznītes pēc apmācošās māsas ieskatiem, kā viņa redzēja, kā pacients tika galā. Ja? Tātad šie varētu būt tie galvenie parametri. Un tālāk ir līdzīga aptauja par Brīshelleri, Genuairu un Respimātu. Un šeit mēs mazliet redzam citādāku bildi. Ja, tātad, kurš labāk patīk? Principā Brīshelleris, ja, es atvainojos Genuairs, ja, tad oranžā krāsā, lai gan Respimāts arī principā pacientiem, kā saka, ir pievilcīgs. Kuru vieglāk lietot? Ja, tad sanāk Genuairu mazliet vieglāk nekā Respimātu. Ja. Savukārt Brīshelleri relatīvi
praktiski ļoti reti pacienti atzīst kā visvieglāk lietojamo. Un šeit tad attiecīgi māsu viedoklis, ja, pilnīgi tāda pati aina. Šo pētījumu ir veikuši it kā bez firma atbalsta, ja, tad viņš nav kompānijas sponsorēts, un arī iepriekšējais, ko es rādīju, ja, tad šis varētu būt diezgan objektīvs rādītājs. Šis atkal ir salīdzinājums Ellipta, visiem labi pazīstamā, ja, pret Brīshaleri. Tātad, jo vairāk pa labi un šie te melnie, ja, tad tas tiek dota priekšroka Elliptai, redzam rīcības soļi, pacientiem liekas daudz vienkāršāk rīcības laiks, kas tiek patērēts, ja, lietošanas vienkāršība, devu skaitītājs, tad, Brīshalerim nav devu skaitītāja, ja, bet mēs redzam, cik ir kapsulas palikušas. Vienīgais, kas ir paticis labāk pacientiem no Brīshalera, ir, kad iemute ir ērtāk. Ja. Tad, acīm redzot, Elliptai mazlietiņ varbūt viņi par esnu ir, ja, varētu tā iedomāties. Ja. Un šis ir Glaxo sponsorētais pētījums, protams. Ja. Tad mēs atkal varam vērtēt, vai mēs ticam šiem rezultātiem vai nē, bet drīzāk es domāju ticam, jo šī Elliptas vienkāršība ir tiešām savā ziņā ļoti laba. Un šeit ir vēl viena tabula, es speciāli savilku strīpas. Ja, tad atkal salīdzinot šos te divus, mēs redzam, ka diemžēl Brīshalerim 68% taisa vismaz vienu kļūdu inhalācijas laikā. Tad viens parametrs, kā mēs varētu novērtēt, cik labi reālā dzīvē ies ar šo inhalātoru, vienkārši skaitīt visas kļūdas, ko pacients iztaisa, vienkārši summāri. Un, teiksim, ja ir viena kļūda, mēs to reģistrējam, 1, 2 vai vairāk. Elliptai ievērojami mazāk, tikai 11% ir vismaz viena kļūda. Tad no Brīshalera puses skatoties, 12% nevarēja ielikt īsti kapsulu šajā te mazajā ligzdiņā. Nezinu, kāpēc gandrīz 19% neturēja šo inhalātoru taisni uz augšu inhalācijas laikā, ja? Iespējams, ka šādi. Tā varētu būt kļūda pēc viņa domām. Tālāk 26% mēģināja inhalēt, nospiežot šīs te podziņas sānos, ar kuru mēs pārduram kapsulu. Rezultātā kapsula nevibrēja, ja, viņa negriežās tur iekšā. Ja. Kā rodās šī te vibrējošā skaņa, rezultātā varētu būt ļoti ietekmēta šī pulvera nokļūšana plaušās. Un 29% nespieda šīs podziņas vienlaicīgi, ja, pārdurot kapsulu, ja. Kas arī varētu būt diezgan nozīmīgi. Tad kāda uts ir Elliptai, kā jūs domājat? Izrādās, pacienti ir sajūsmā tādā, ka viņi sāk spēlēties ar viņu, ja, tur virināt cietumu vaļā. Un to darīja veseli 7%. Acīm redzot, tā sanāk. Tā, ejam tālāk. Tad šeit ir vēl viens pētījums, kurā salīdzināti varbūt mums tādi labākie pazīstamie, ko mēs ikdienā visbiežāk lietojam. Ja? Tad diskus, turbuhalers, aerolizers, ko mēs varētu pieņemt kā līdzīgi Brīshalerim, un handihaleris ar dozēto gāzu aerosolu. Un atkal vismaz viens nepareizs solis. 15% tas ir diskus, turbuhalerim 18%, aerolizerim vai handihalerim puse praktiski kaut ko izdara nepareizi, savukārt ar dozēto gāzu inhalātoru 81%. Tad risks, ka viņš uztaisīs kļūdu salīdzinot ar disku, ir 26 reizes augstāks. Principā tas liek aizdomāties. Un tas liek aizdomāties atkal, cik svarīgs ir šis pacientu treniņš un atkārtotais treniņš ar inhalātoriem. Bet nevienmēr viens nepareizs solis ir izšķirošs. Ja. Tad ir, manuprāt, parādās otrs tāds vērtējums par inhalātoriem, kas varētu būt svarīgi, kritiskās kļūdas. Tas ir tādas, kad ja mēs viņu izdarām, tad tā inhalācija ir nulles vērtībā. Ja. Tad varētu būt nenozīmīgas kļūdas, ja, un teiksim, šīs kritiskās kļūdas. Šeit es ieliku tādu bildi, mēs redzam, ja, nezinu, kāpēc tā kreisā zīlīte ir paplašināta. Un iemesls
nepilnīgi piespiesta maska pie sejas, ja? Rezultātā inhalācija, teiksim, astmas uzliesmojuma laikā, kā papildus medikaments ir iedots ipratropija bromīds, ja? Nu, rezultātā mēs redzam holinolītisku efektu uz acu zīlīti, jo, nu, principā tas medikaments ir pamatīgi nokļuvis acī iekšā. Bet, nu, labi, tā tāda liriska atkāpe, tad šeit ir kritiskās kļūdas, kurām būtu ļoti jāpievērš uzmanība, kas ir izšķirošas, ja? Tad attiecīgi dozētajiem gāzu aerosoliem, pulvera inhalatoriem ar daudzām devām un ar vienu. Nu, ar vienu tie visi, kas ir ar kapsulu. Tad vāciņa noņemšana, redzam visiem inhalatoru turēšana otrādi, acīm redzot, kāds pamanās arī viņu apgriezt. Ja? Tad pulvera inhalatoriem devas ielāde, ja? Netiek pārdurta kapsula, tad šiem te ar vienu devu. Ja, izelpo inhalatorā, kas patiesībā ir svarīgi, pirmkārt tāpēc, ka mēs tur vienkārši iepūšot, ja, mēs izjaucam, nu, ja gaiss pietiekoši liela plūsma nonāk līdz rezervāram, tad principā to devu mēs vairs nevaram ieelpot. Otrs, ka viņš samitrina pulveri. Ja, tad 100% gaisa mitrums samitrina pulveri, pulveris nevar sadalīties tik efektīvi, kā tas ir nepieciešams. Ja. Tālāk stingri nesatver iemuti ar lūpām. Ja, ir pacienti redzēti, ka viņi tā kā attālināti mēģina inhalatoru, pulvera inhalatoru. Ja, teiksim, aerosolam vēl arī nav labi, ja, bet pulvera inhalatoram tas ir izšķiroši. Tālāk elpas spiediena koordinācija un vāja ielpa, tad atkal pulvera inhalatoriem ļoti svarīga lieta. Kritiskās kļūdas atkal salīdzinot dažus no mums zināmajiem. Redzam, pēc pacientu domām zilie stabiņi, pēc medicīnas māsas domām tad oranžie stabiņi. Redzam, Brīshallerim, nu, šis varbūt būtu objektīvāks viedoklis. Ja. 8% diemžēl kritiskā kļūda. Ja. 29 Genuairam, Respimātam, redzam, ievērojami mazāk, ja, tad tikai 17%. Ja, tad kritiska problēma praktiskā lietošanā. Nu, un šeit atkal viena tāda interesanta bilde, tīri, ko paskatīties. Ja. Tad šeit ir salīdzināta inhalācija no miglotāja, izmantojot sejas masku un izmantojot šādu te HUD, angliski, ja, tad aerosola kapsula zīdaiņiem. Ja, šis te kā būtu zīdaiņas. Redzam, depozīcija plaušās ir vienāda, bet tiem, kas lieto masku, sanāk, kad milzīgs lērums aerosola paliek uz sejas. Bet efektivitāte vienāda. Ja? Atkal jautājums, nu, šādu es nezinu, vai pediatri lieto vai nelieto kaut kur. Nu, un galā nonākam pie šīs dienas varoņa, ja? Tātad Forspiro. Nu, ja mēs tagad izejam cauri visiem šiem te aspektiem, tad patiesībā varētu teikt pozitīvu to, ka viņš ir vienkāršs. Ja, jo mums ir tikai 2 soļi, nu, praktiski 3 soļi, lai šo inhalatoru sagatavotu ieelpošanai. Ja. Tad mēs atveram šo vāciņu, atveram šo te otru iemuti vaļā un tālāk viņu aizveram pārdurot šo te folijas, kā saka, lentu. Un praktiski pārējais viss notiek tāpatās kā ar citiem sausā pulvera inhalatoriem. Tikai varbūt vēlreiz uzsveram vienmēr šo te ieelpas spēku, kas mums ir nepieciešams, tas ir viens, un šo 5, vismaz 5 vai 10 sekundžu optimālā variantā elpas aizturi pēc inhalācijas beigām. Ja. Un vēl varbūt, ko uzsveram, ja, tad maksimāli dziļu šo ieelpu mēģinam panākt, jo ja, lai tad šīs sīko daļiņu frakcija nokļūtu pēc iespējas dziļāk. Nu, tad ir viens pētījums publicēts, par nožēlu nav vairāk, bet sola, ka būs. Ja, patiesībā diezgan interesants, reālās dzīves pētījums, gandrīz 6000 pacienti, 12 mēnešu, tad ir ārstēti ar divām ārstēšanas iespējām. Ja. Tad viena mums ir diskus, tā tas ir zaļā līkne, un otra ir Forspiro inhalators. Un tā ideja bija tāda, ka noteica šo te pastāvīgumu. Tas nozīmē, ka pacients atmet lietot inhalatoru patiesībā. Ja, tad laiks no ārstēšanas uzsākšanas līdz pārtraukšanai.
Un šeit mēs redzam tādu interesantu bildi, ka apmēram pēc 6 mēnešu terapijas, un to arī autori uzsver, viņi nevar izskaidrot, bet nezinu, kāpēc, ievērojami mazinās to pacientu skaits, kas turpina ārstēšanu. Ja? Tad tikai 10,5% lieto disku, un vairāk kā 2 reizes, ja 22–23% lieto Forspiro joprojām. Nu, šo gabaliņu viņi izskaidroja ar to, ka pirmajos 3 mēnešos pacientam bija 3-paka. Diskus 3-paka, es domāju, visi atcerās šo te gājienu savā laikā. Tad uzreiz 3 pakas. Ja. Šajā gadījumā pa vienai izrakstot, ja, tad daži varbūt aizmirsa un to neizdarīja, bet pēc 6 mēnešiem tā persistence, ja, kā angliski tas skanētu šajā gadījumā, ir pastāvīgums ar Forspiro ir lielāks. Nu, un visbeidzot, ja, tad ir arī balvas dažas. Ir 2011. gadā produkta dizaina balva. Ja, nu, patiesībā viņš tāds pēc skata ļoti simpātisks ir. Un vēl ir viena balva saistībā, es vairs īsti neatradu to interneta vietni, nezinu kāpēc. Ja, un neatradu arī veco prezentāciju, kur man bija par speciāli uzlabotu foliju sastāvu, kurš cik tur gadu vai 2 nodrošina pilnīgu hermētiskumu, ja, tad šis pulveris ir absolūti drošs. Ja, tad 2 balvas šis inhalators ir saņēmis, ja, no attiecīgām, kā saka, institūcijām. Nu, kopumā ņemot, es domāju, jāsacina, ka vienkāršāki inhalatori varētu būt reālajā dzīvē veiksmīgāki. Un interesanti, kas mums būs ar to Salfordas pētījumu tieši pie astmas, kādi būs šie rezultāti. Tad visu mums vajag padarīt maksimāli vienkāršu, bet ne pārāk vienkāršu. Ja, kā saka, ir izteicies viens no lielākajiem 20. gadsimta sākuma domātājiem. Paldies par uzmanību. Lūdzu, jautājums. Jautājums tev. Kā tu rīkojies, kad pirmo reizi satiec pacientu? Cik tu ļauj pacientam pašam izvēlēties inhalācijas ierīci un cik tu pats var būt tā tieši vai netieši, ja to izvēli izdara viņa vietā? Nu, tad jautājums bija par to, kā es rīkojos un kā es ļauju, vai es ļauju izvēlēties pacientam vai ietekmēju šo rezultātu. Nu, diemžēl jāatbild, kad es izvēlos. Ja, jo, bet te ir tas moments, diemžēl, par šo laiku. Tad patiesībā pacientam vajadzētu šo pusstundu veltīt kādai medicīnas, teiksim, apmācības māsai, kas viņam ļautu paspēlēties, padomāt, ja, paskatīties, teiksim, pēc vecuma, pēc viņa varbūt blakus slimībām, kas varētu traucēt šo inhalātoru lietot. Tā būtu ideāla pieeja. Bet lielākoties, diemžēl, sanāk to, kas pirmais ienāk prātā, apmēram novērtējot pacientu uz aci. Tā ir realitāte. Es domāju, ka citi arī atzīsies, ka viņi arī tā dara. Es varu drusku pakomentēt, vismaz man kādreiz tā ir, ka viņi saka, izvēlties jūs, es jau nezinu, kāda viņi ir, jā. Tā, kad arī paši pacienti jau uzticās, jā, bet, cik reiz grib paši, jā. Viennozīmīgi pulvera inhalators mēs nedosim ļoti maziem pacientiem, gados jauniem, un varbūt ļoti veciem un slimiem. Ja, tad mazie bērni mums, diemžēl, līdz gadiem 3–4 viņi iet ar krājtelpu un masku. Ja, citu variantu mums nav. Un arī varbūt galieji slimi pacienti, arī viņiem ir nepieciešami vai miglotāji, vai arī šī te pieeja. Pa vidu var skatīties, mērīt ar šiem dažādām papildus ierīcītēm, piemēram, ieelpas ātrumu, ja, svilpēm. Es vienmēr studentiem iedodu turbohaleri, tad viņi tā aizdomīgi uz manīm skatās visu laiku. Domā, ka es tagad viņiem, vai tur nav zāles iekšā, viņi prasa, ja, ja kaut kas slikts notiks, ja, es saku, ka tur nekā nav, un tad tas svilpas efekts, tas izraisa visiem lielu jautrību. Lai gan jāsaka, ka ja vidēji 10 grupas gadā, tad vienā vai divās, es parasti noskatos tādas maza auguma meitenes, tad vienā vai divos gadījumos nav ar pirmo vilcienu šī spēka, ja, tad nav svilpas. Principā, teorētiski, ja cilvēks var redzēt, neievelk ar pietiekoši lielu spēku. Ja. Tad jautājums no Daugavpils.
Tātad, kāda ir daktera pieredze ar Forspiro, vai pacienti skatās lodziņā izlietotās devas? Tātad par devu izlietošanu tiešām ir labs jautājums, jo to noteikti pacientam vajadzētu pastāstīt, jo pirmajā brīdī es arī nevarēju īsti saprast, kur ir tas devu skaitītājs, bet mums ir jāskatās tajā brīdī, kad mēs viņu veram vaļā, kā pārvietojās šī lenta, un tur attiecīgi ir šie devu cipariņi. Tātad to noteikti pacientam vajag pastāstīt, jo pirmā brīdī viņš var nesaprast, kur atrodas tas viss. Sākumā es tur meklēju, kur nāk ārā. Ja? Tā folija lenta pa to galu, ka tur varētu būt kaut kas redzams. Paldies! Jā, jautājumi nav, bet liels paldies!